Labrīt! Jūs skatieties raidījumu ar Natāliju Ābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Sestdien Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpselā savu darbu beidza izstāde Medbaltika 2013. Tās dalībnieki iepazīstināja savus partnerus un izstādes apmeklētājus ar jaunākām tehnoloģijām un sasniegumiem veselības aizsardzībā, farmācijā un stomatoloģijā. Izstādē dažas dienas strādāja arī mūsu raidījuma korespondenti. Izstādes Medbaltika apmeklētāji droši vien ievēroja apbrīnojamu faktu. Apmēram puse no šeit izstādītajiem stendiem piedara stomatoloģijas medicīnas iestādēm. Tas nav nejauši. Stomatoloģija ir viena no attīstītākām medicīnas nozarēm Latvijā. Latvijas speciālisti, zobārsti, tehniķi, protēzisti strādā pasaules augstāko standartu līmenī. Nepieciešamība diktē regulāru informācijas apmaiņu, iepazīšanos ar jaunajām tehnoloģijām un pieeju pacientu ārsteišanai. Pacientu īpašu uzticību ir izpelnījušās ģimenes kompānijas, kam ir saprātīgs skaidrojums. Protams, uzticēties ģimenes biznesa partnerim ir patīkamāk un liederīgāk. Tevi nepievils ne brālis, ne sieva. Mums ir ģimenes uzņēmums un daudzi mūsu materiālu piegādātāji, ar kuriem mēs strādājam, arī ir ģimenes uzņēmumi. VV centrs, kas pastāv gandrīz 20 gadu no 1994. gada, strādā divos virzienos. Tā ir zobu tehniskā laboratorija un stomatoloģisko preču tirdzniecība. Laboratorijas vadībā Mihails Veļkovičs ir viens no valstī zināmākajiem tehniķiem, apbalvots ar zelta goda zīmi par īpašu ieguldījumu zobu tehnikas attīstībā Latvijā. Stomatoloģijas produkcijas tirdzniecība ir Leonīda Veļkoviča pārziņā. 90. gadu sākumā šeit bija pieejami gandrīz tikai vācu materiāli. Tie, protams, ir labi, bet ļoti dārgi. Viss jaunais pēdējo 50 gadu laikā nāk no diviem centriem, vai nu no Ziemeļamerikas vai Japānas. Mēs ar brāli nodarbojāmies ar šo dentālo materiālu un tehnoloģiju piesaisti mūsu tirgu. Brāļu Veļkoviču ģimenes kompānija ir pirmie, kuri ieviesa jauno tehnoloģiju un materiālus. Ar pašu modernāko iekārtu apgādātā zobu tehniskā laboratorija izgatavo visu iespējamo protēžu veidus. VV centra veiksme tiek balstīta uz dažiem principiem, kuri stingri tiek pildīti. Pirmkārt, personāla profesionalitāte un komandas darba princips. Mūsdienu stomatoloģija, plaša medicīnas nozare, kurā, lai sasniegtu pilnību, ir nepieciešami šauras specializācijas ārsti, zobu tehniķi un protēzisti. Zobārstniecības klīnika strādā zem viena jumta ar zobu tehnisko laboratoriju. Reputācijai tirgojot mūsdienīgus dentālos materiālus, arī nepieciešams princips ir obligāti apmācīt pircējus ar šo materiālu pielietošanas tehnoloģiju. Zobārstniecības centrs sniedz pilna spektra pakalpojumus zobu, žokļu un mutes dobuma saslimstību ārstēšanā un profilaksē. Nav brīnums, ka klīnikas pacientu vidū ir ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī daudz ārzemnieku. Salīdzinot ar rietumu valstu cenām zobārstnieciskajiem pakalpojumiem, šeit tās ir ievērojami zemākas, bet kvalitāte atbilst pasaules augstākajam līmenim. Zīmols Colgate ir pasaules līderis zobu pastu ražošanā, bet kompānija Colgate-Palmolive mutes higienas jomā ir vislielākā pašu izgudrojumu patentu skaita ziņā. Savu pirmo zobu pastu kompānija Colgate izlaida jau 1873. gadā. Šodien zīmolu Colgate piedāvā vairāk nekā 100 valstīs. Bet Colgate-Palmolive Company, milzīga transkontinentāla kompānija, līderis mutes dobuma kopšanas līdzekļu ražošanā, kura pastāvīgi strādā pie jaunu produktu radīšanas. Reklāma nemāna apgalvojot, ka kompānijas Colgate-Palmolive jaunums zobu pasta Sensitive Pro Relief uzreiz un ilglaicīgi samazina zobu jutīgumu, aiztaisot atvērtos dentālos kanālus. Tieši jūtībai mēs piedāvājam Sensitive Pro Relief zobu pastiņu. Aktīvās vielas tiek kalcija karbonāts un arginīns. Un tā īpatnība ir tāda, ka viņš iekļūst dentīnu kanālīšos un bloķē viņus. Un tādā veidā darbojās tas efekts jūtības mazināšanai. Ļoti svarīgi ir arī tas, ka mūsu pastu efekts ir ilgstošs. Nevis tikai to brīdi, kamēr jūs lietojat zobu pastu, bet arī tad, kad jūs esat pārtraucis viņu lietot. Efekts saglabājas no 4 līdz 8 nedēļām.
Sensitive Pro Relief sērija ir ne tikai zobu pastiņā, bet arī mutes kalojamais līdzeklis, ko var lietot reizēs, kad nav iespēja iztīrīt zobiņus. Zobu birstīti, kas arī ļoti svarīgi, viņi ir ļoti mīkstiem sariņiem, lai netraumētu lieki jau tā sakairināto zobiņu. Stabils ilglaicīgs efekts zobu jutīguma samazināšanā tiek panākts lietojot zobu pastu katru dienu. Komplektā ar pastu tirgo arī speciālu zobu suku, mutes skalojamo līdzekli un zobu diegu. Zobārstniecības klīniku pacienti bieži vēršas pie stomatologa ar smaganu problēmām, kuras rodas neievērojot šo vienkāršo higienisko procedūru zobu tīrīšanu. Tad parādās smaganu iekaisumi, asiņošana, smaganas pakāpeniski atkāpjas no zobiem, veidojas tās augtās kabatas. Šo slimību profilaksei ir speciāli izstrādāts komplekts Colgate Total Pro Gum. Zobu pastas un mutes skalojamo līdzekļu lietošana jums samazinās smaganu asiņošanu, aizsargās pret atkārtotu aplikumu veidošanos, veidojot uz 12 stundām zobiem un smaganām drošu aizsardzības slāni, līdz nākamajai zobu tīrīšanai. Colgate iesaka lietot Pro Gum zobu pastu, kas ir ar antibakteriālu darbību, aktīvā viela tur ir triklozāns, kopolimērs, kas uz zobiem un smaganām veido tādu tā kā aizsarga kārtiņu, plēvīti, kura 12 stundu garumā pasargā no aplikuma veidošanās. Un tas ir svarīgi gan profilaktiski, gan arī ārstnieciskos nolūkos. Jaunie kompānijas Colgate Palmolive produkti, mutes dobuma veselības kompleksi Sensitive Pro Relief un Colgate Total Pro Gum ir pieejami Latvijas labākajos veikalos un aptieku tīklos. Kādas jums rodas asociācijas dzirdot pieminām medicīnas sfēras darbiniekus? Vairums uzreiz redz cilvēkus baltos halātos. Bet medicīniskais specapģērbs jau sen neaprobežojas ar sniegbaltu halātu, modeļi tiek veidoti dažādās krāsās un stilos. Tukuma uzņēmums Sakta ražo 150 dažādu modeļu un krāsu darba un profesionālu apģērbu. Piedāvājam darba apģērbu mediķu nozares pārstāvjiem, gan dažādi izmērs var izvēlēties, gan krāsa ir ļoti lielā klāstā, tā kā katrs savā gaumē var atrast jebko. Šodien specapģērbu dizaineri piedāvā modeļus ar dažādu veidu apdari, dažādu formu un krāsu apkaklēm un aprocēm, ar pogu vai rāvējslēdzēju aizdari. Katram ārsta formas priekšmetam ir jāatbilst tām prasībām, kas izvirzītas tāda tipa apģērbam, labi tīrāms, izturīgs pret daudzkārtēju mazgāšanu. Uzņēmumā Sakta apģērbu ražošanai izmanto audumus, kuri ir speciāli apstrādāti, lai ievērotu visas prasības. Audumu mēs ņemam tā kā kokvilnu ar poliesteri, pārsvarā tiek viss apģērbs šūts, bet, ja klients vēlas, arī var 100% kokvilnu būt. Vienota stila moderns medicīnas apģērbs labāk par visu raksturo medicīnas iestādes augsto statusu. Bez tam tā ir iespēja iepriecināt pacientu, tīpaši mazo. Visiem zināma situācija, kad bērnam nepieciešama medicīniskā palīdzība, bet izdzirdot vārdu ārsts, bērnam sākas histērija. Nepazīstams cilvēks baltā halātā biedē bērnu. Uzņēmumam Sakta ir speciāls apģērbs bērnu nodaļu ārstiem. Tā rada patīkamāku iespaidu par ārstu un atvieglo bērnam ārsta apmeklējumu. Uzņēmums Sakta ražo arī formas tērpus masieriem un kosmetologiem, tirdzniecības darbiniekiem, apkalpotājiem, celtniecības un citu nozaru darbiniekiem. Izvēlēties un iegādāties modeļus var uzņēmuma mājaslapas katalogā vai Tukumā specializētajā veikalā. Kompānijas darba efektivitāte ir tieši atkarīga no tā, cik komfortabli tās darbinieki jūtas darba vietā. Bet mūsdienu dzīvē pārsvarā ir sēdošs darbs. Bieži biroja darbinieki sēž nērtā pozā, bez krēsla atzveltnes, saliektām kājām vai bez iespējas ērti novietot kājas uz grīdas. Ar laiku viņiem parādās diskomforta sajūta. Pēc tam tā var pāraugt nopietnā saslimšanā. Pasākuma izstrādāšana, kas veicina darbinieku darbaspēju un veselības uzturēšanu, tiek iekļauta jaunajā zinātniskajā disciplīnā. Ergonomika ir zinātne par cilvēku attiecībām ar darbu, saukt arī par komforta zinātni. Un par cik katru gadu Latvijā palielinās arodu saslimšanu skaits, tad mēs izstrādājam individuāls risinājums ikvienam, un mēs pielāgojam darbu cilvēkam, nevis cilvēku darbam. Ergo audits ir mērķēts atklāt eksistējušos ergonomiskos riskus visā kompānijā vai atsevišķās darba vietās. Pēc ergo audita rezultātiem klients saņem kopsavilkumu, kurā no ergonomikas viedokļa tiek parādītas darba vietu nepilnības un tiek piedāvāts plāns, kā uzlabot darba apstākļus.
Vēju slimības tas nav spriedums. Mūsdienu metodes dod iespēju precīzi noteikt asinsvadu stāvokli un izvēlēties pašu efektīvāko ārstniecības veidu. Vēju varikoze ir saslimšana, kā rezultātā vējas kļūst plānākas un izspiežas caur ādu, veidojot zemādas mezglus. Varikoze rodas asinsvadu iedzimto anomāliju, aptaukošanās, ilgas stāvēšanas kājās, augstupēžu kurpju valkāšanas rezultātā, kā arī grūtniecības laikā un līdz ar vecuma iestāšanos. Un tas nav tikai kosmētisks defekts. Ja varikoze netiek ārstēta, tad parādās satūkums, sāpju sajūta. Var pat rasties trofiskas čūlas. Ārstēšanas pamatā ir precīza diagnostika, kuru veic ar dupleksa sonoskopijas metodi. Saslimšanas agrīnā stadijā Vidzemes Vēju centrā veic kompresijas terapiju, speciālo varikozo zeķu nesāšanu. Te galvenokārt pielieto modernas vēju ārstēšanas metodes tādas, kuras neprasa operatīvu iejaukšanos, skleroterapiju, kā arī iesaka dažādus ārstnieciskos preparātus un lāzerterapiju. Savā praksē pamatā pielietoju vēju lāzerablāciju, jo uzskatu, ka tā ir viena no efektīvākām metodēm. Šīs metodes priekšrocība ir ārstēšana bez sāpēm un kaitējuma jūsu kāju skaistumam. Šodien rubrikā Esiet veseli runāsim par problēmu, kura biežāk ir vecāka gadagājuma sievietēm pēc 50 menopauzes laikā. Доброе утро. Тема, которую мы сегодня хотим предложить вашему вниманию, является деликатной. Labrīt, šodien mēs pieskarsimies delikātai problēmai. Vairāk nekā 200 miljoni sieviešu visā pasaulē cieš no urīna nesaturēšanas. Более 200 миллионов женщин во всем мире страдают от недержания мочи. Pēc padoma vērsāmies ārstes Nelijas Lietuvietes privātajā praksē. В частную практику врача-гинеколога Неллия Летувите, который является главным врачом гинекологической клиники Восточной больницы. Как часто вы в своей Cik bieži jūs saskaraties ar šo problēmu? С этим симптомом, конечно, я встречаюсь часто. Ļoti bieži. Nereti šī problēma ir saistīta ar uroloģiju. Smags fizisks darbs, smagas dzemdības, smēķēšana, aptaukošanās – tie ir pamatfaktori, kas izraisa šo problēmu. Pie ginekologa atnāk sievietes ar iegūrņa orgānu prolapsu. Viņi labāk nāk pie ginekologa, jo urologi galvenokārt ir vīrieši. Es daudz nodarbojos ar šo problēmu savā privātajā praksē. Šo problēmu var risināt gan operatīvā ceļā, gan konservatīvi. Bieži pievēršas arī citi speciālisti. Šāda problēma biežāk ir vecāka gadagājuma sievietēm pēc 50 menopauzes laikā. И, с другой стороны, женщине намного легче прийти к гинекологу и рассказать об этой проблеме, о которой она не может поговорить со своими близкими, с семейным врачом. И тем более, учитывая, что урологи в Латвии больше мужчины, они приходят к гинекологу. Я занимаюсь этой проблемой много и специализируюсь, учусь, и поэтому в моей практике таких пациентов очень много. Они приходят ко мне в частную практику целенаправленно, я консультирую и потом решаю вопрос, как оказать медицинскую помощь. Или это оперативная, или это не оперативная, или подключать уже совместных специалистов, урологов, проктологов. Конечно, это проблема женщин более старших лет. Это тогда, когда заканчивается менструальная функция, тогда, когда уменьшаются половые гормоны, то есть это менопауза. И эта проблема больше встречается у женщин после 50 лет. Но есть и молодые женщины. У женщин, страдающих от недержания мочи, возникает... Vai ar to ir saistītas arī seksuāla rakstura problēmas? Обязательно. Обязательно, потому что... Nešaubīgi, sievietes no tā cieš un kautrējas no tā. Viņiem ir izjaukta vagīnas mikroflora. Funkcionāli un psiholoģiski viņu seksuālā dzīve ir ierobežota. Микрофлора влагалища, потому что все время там выделяется моча. И функционально полноценная сексуальная жизнь ограничена. Они ограничены и психологически, и физиологически этой функцией. Если женщина страдает от Vai sieviete var cerēt, ka šī problēma pāries pati no sevis? Должна ли она надеяться на то, что это пройдет само по себе? Какие вы дадите советы женщине, страдающей от недержания мочи?
Я всегда в этих случаях говорю, что главное не заниматься самолечением. Nekādā gadījumā nevajag nodarboties ar pašārstēšanos. Pēc iespējas ātrāk vajag vērsties pie speciālista. Kādas profilaktiskās metodas eksistē? Galvenais ir fiziska aktivitāte jau no jaunības gadiem. Dargās televīzijas skatītājas, neliedziet sev pilnvērtīgu dzīvi. Лечение уже оказывается намного серьезнее, оперативное. Есть много других методов лечения, я даже сказала бы профилактики. Конечно, самое главное – это всегда физическая нагрузка, физические тренировки с малолетнего возраста. Дорогие зрительницы, обращайтесь вовремя за консультациями к специалистам. Не лишайте себя полноценной жизни. Всего вам хорошего! Ilgušas augstēšanas laikā, pie vājas imunitātes, pie ādas un nagu problēmām, vitamīni un antioksidanti jums palīdzēs novērst organismam nepieciešamo vielu deficītu. Mūsdienu dzīves ritmā mūsu organisms nevienmēr viens tiek galā ar visiem kaitīgiem faktoriem. Tādos gadījumos nepieciešama neliela palīdzība. Pēdējos 2 gados firmas Yonax speciālisti ir izstrādājuši veselu sēriju uztura bagātinātāju un medicīnas preparātu. No 56 zīmola Yonax nosaukumiem aktīvās dzīves piekritēji varēs atrast visu, kas nepieciešams veselības un darba spēju uzturēšanai. Bet firmas devīze pārbaudīta kvalitāte garantē produkcijas atbilstību pašiem augstākajiem standartiem, ko pielieto Eiropas Savienības valstīs. Mēs speciāli radām formulas, kas atšķiras no konkurentiem. Cenšamies radīt optimālu darbojošos vielu kombināciju. Pēc pasūtījuma ražojam dažādās Eiropas valstīs – Lielbritānijā, Spānijā, Čehijā, Lietuvā, kā arī Latvijā. Britānija, Испании, Чехии, Литве. Также в Латвии. Yonax produktus lieto kā ārstēšanai, tā arī dažādu slimību profilaksei. Dažādos aptieku tīklos pārdod vitamīnu un minerālu kompleksus bērniem un pieaugušajiem, dabīgos līdzekļus imunitātes stiprināšanai un aknu aizsardzībai, speciālus vitamīnus grūtniecēm un jaunajām māmiņām, zāļu tejas un dažādas medicīnas preces. Zīmola Yonax produkcija ir pieejama labākajās Latvijas aptiekās. Bērnu vajadzība nepārtraukti kustēties ir tikpat svarīga kā viņu attīstība, tāpat kā pārtika un miegs. Labākais veids, kā šo aktivitāti novirzīt, ir sporta nodarbības. Olimpiskais vingrošanas centrs uzņem audzēkņus dažāda vecuma grupās. Vecumā no 2 līdz 4 gadiem bērna enerģija ir pārpārēm. Viss jaunais interesē, visu gribas pamēģināt, visur gribas ielīst. No 5 līdz 7 un no 8 līdz 10 gadiem tas ir pats piemērotākais vecums pastāvīgām sporta nodarbībām. Uzdāviniet savam bērnam kustību prieku. Uzmanību! Atvērts jauns elektrisko kamīnu salons Rīgā. Kāpēc izvēlēties elektrisko kamīnu? To viegli uzstādīt. Tas silda, uguns ir dabiski un skaista. Galvenais, ka tas ir droši un mājās ir tīrība. Tas labi izskatās jebkurā interjerā un ir ekonomisks. Elektrisko kamīnu priekšrocības ir daudz. Tāpēc nāciet uz mūsu Baltic Smile salonu Rīgā, Avotiela 64 un pārliecinieties. Galvenais – par cenu vienosimies. Ja augļu koku stāda rudenī, to sakņu sistēma līdz jauna veģetācijas perioda sākumam paspējas atjaunoties un apgādāt augu ar tam nepieciešamajām barības vielām. Ja jums vēl rodas šaubas stādīt stādus pavasarī vai rudenī, tad pievērsiet uzmanību šādam faktoram. Rudens stādījumiem ir daudz priekšrocību. Rudens sākums un vidus apmēram mēnesi pirms sala iestāšanās, tas ir labākais laiks stādu iestādīšanai ar kailu sakņu sistēmu. Stādiņi paspēja pielāgoties līdz ar sala iestāšanos. Apmēram pēc mēneša uz to sakņu sistēmas izveidojas mazas baltas miziņas, uz kurām ar pavasari iestāšanos parādās asni. Rudenī ir plašāka dažādu kultūru stādu izvēle. Tagad ir pieejami paši skaistākie stādi visiem iemīļotās ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, upeņu, aveņu, kazeņu, krūmu mēleņu, kā arī ekskluzīvu augu šķirņu stādi, vīnogas, persiki, kā arī hibrīdu šķirnes. Cenas jūs patīkami pārsteigs. Visa veida stādus varēs iegādāties zemnieku saimniecībā Gulbji, kā arī sezonas izbraukuma pārdošanā Centrāla tirgū. Katrai sezonai sava mode. Rudenī dizaineri skaistākai cilvēces daļai
piedāvā ļoti interesantus apģērbu variantus. Aiz loga kokiem dzeltē lapas, ir pienācis rudens un augstums. Tas nozīmē, ka ir īstais laiks, lai veidotu rudens garderobi. Veikalu tīkls Meta sagaida savus pircējus ar plašu virsdrēbju klāstu. Vējjakas, dūnu jakas un mēteļi, kuri noderēs vēsā un lietainā laikā. Veikalu Meta dizaineris piedāvā oriģinālus un modernus risinājumus dažādiem dzīves gadījumiem. Dodoties uz teātri vai restorānu, jūs izskatīsieties efektīvi modernā pieguļošā ar dzīvnieku motīviem apdrukātā trikotāžas kleitā. Virsējam apģērbam noderēs klasisks divrindu smilšu krāsas mētelis. Ieturētos komplektus un vienkrāsainos mēteļus darīs krāsainākus spilgtas šalles vai plecu šalles. Jaunieši dod priekšroku spilgtam un oriģinālam ģērbšanās stilam. Meitenes izskatīsies ultramodernas ādas siltinātā jakā ar dekoratīvu metālisku apdari. Tēlu papildinās vilnas legingi ar mežģīņu un mākslīgo briljantu apdari. Jau sen par mūsu ikdienas dzīves daļu ir kļuvis sportiskais stils. Kā garderobes daļa ir piepūstās jakas, kas labas ar to, ka tiek piedāvātas plašākajā fasonu daudzveidībā. Tās ir neaizvietojamas pastaigā pa mežu vai ārpilsētas piknikā pie ugunskura. Metas piedāvātajos modeļos jakas atšķiras ar oriģinālu audumu salikumu. Vienā izstrādājumā tiek savienoti vairāki stila risinājumi. Tiem, kuri dod priekšroku ērtiem un mīkstiem audumiem, noderēs sportisks komplekts, kurā apvienotas divas sezonas modernākās krāsas – bežs un smaragds. Rudens augstumā jūs sasildīs kažokādas jaka ar oriģinālām pogām un kapuci. Vestes ar savu praktiskumu un ērtumu ir ieņēmušas pienācīgu vietu cilvēces skaistākās daļas garderobē. Veikalos Meta vestes piesātinātās krāsās, ar kurām var doties pastaigās vai paskriet. Īpaši augstām dienām, lai sasildītos, noderēs modernais komplekts britu grunge stilā. Dažādu materiālu salikums veidos aktuālu tēlu, stipros vējos sasildīs kažokādas apkakle. Bez modernas somas nebūs pilns rudens ansamblis. Metā dažādu formu un izmēru somas ar oriģinālu apdari. Patīkams jaunums pircējiem no 23. septembra līdz 27. oktobrim visām jaunajām precēm 20% atlaide. Mēbeļu ražotāji jums piedāvās vai nu plašu sortimentu, vai teicamu dizainu, vai zemas cenas. IKEA piedāvās visu iepriekš minēto kopā. Ja jūs mīlat savu māju un interesantus dizaina risinājumus, kuri akcentē jūsu individualitāti un padara dzīves vietu komfortablu, tad kompānija IKEA kļūs par jūsu draugu. IKEA tas ir plašs, ērtu un funkcionālu preču klāsts jūsu mājai. Kas nav mazsvarīgi, IKEA produkti ir salīdzinoši lēti. Tā iemesls nav zema kvalitāte, bet gan tas, ka ražotnes atrodas netālu no pārdošanas vietām. Pie tām mēbeles pārdod izjauktā veidā, kas ievērojami samazina ražošanas izmaksas. Lai jums būtu vēl iespēja iekonomēt, jo laiks ir nauda, Latvijas uzņēmums Furnī ir izveidojis interneta veikalu, kur pārdod IKEA produkciju. Interneta veikals Furnī.lv piegādā saviem klientiem moderna dizaina mājsaimniecības piedarumus un funkcionāls mēbeles no lielākā pasaules mēbeļu mazumtirgotāja IKEA. Interneta veikala Furnī.lv piedāvājums ir ievērojami lielāks nekā parastajos veikalos vai supermarketos. Cenas pat ar visu piegādi ir ļoti izdevīgas. Ja vēlaties piegādātās mēbeles, saliks pieredzējuši meistari. Ja jums nepieciešams kaut kas tāds, kas nav tirgū vai veikalā, pērciet to internetā www.furnī.lv. Zibens vienā momentā var sadedzināt koku, radīt ugunsgrēku mājā. Palīdzēs zibens novadītājs. Vairāk nekā 10 gadus jau no 2001. gada uzņēmums Kapitālis inženiersistēmas specializējas elektromontāžas darbos. Par kompānijas speciālistu kvalifikāciju liecina certifikāti par jebkuras sarežģītības darbu veikšanu. Par veikto darbu kvalitāti liecina arī daudzās uzvaras objektu konkursos, kur nepieciešama visaugstākā drošība. Sevišķi laba sadarbība uzņēmumam izveidojusies ar Ķekavas novadu. Šeit Kapitālis inženiersistēmas ir nodevušas zem atslēgas vairākus objektus, tādus kā Ķekavas sākumskolu, bērnu dārzu Baložos. Uzņēmums veic ne tikai elektromontāžas darbus, bet uzstāda arī zibens novadītājus. Šis pakalpojums tiek piedāvāts arī privātmājām.
Ēka ir izbūvēta uz zibens aizsardzību, ir ar paaugstinātu drošības pakāpi. Tas varētu būt nozīmīgi privātmāju īpašniekiem apdrošināšanas saņemšanai. Virknē ar zibens aizsardzības izbūvi varam piedāvāt pārsprieguma aizsardzību, kas papildus aizsargā elektroiekārtas. Šāda drošība nepieciešama jebkurai ēkai, vai tā ir daudzstāvu dzīvojama ēka, ražošanas būve vai neliela privātmāja. Firmas Tode arsenālā ir ne tikai liela jumtu dizaina izvēle, bet arī elastīgs cenu spektrs, pasūtītāja dažādām finansiālām iespējām. Jau mūsu senči ir teikuši, nav jumta, nav mājas. Mūsdienās jumts ne tikai aizsargā mūs no dabas kaprīzēm, bet ir arī būtisks ēkas arhitektoniskais elements. Jau 14 gadu Latvijas tirgū darbojas uzņēmums Tode, piedāvājot labākos jumta seguma risinājumus. Mūsu uzņēmums piedāvā dažādas skārda izstrādājuma produktus. Tās ir notekas sistēmas, jumta profili, dažādi nestandarta izstrādājumi no skārda. Uzņēmums Tode piedāvā augstas kvalitātes produktus par pieņemamām cenām un izpildot pasūtījumus ņem vērā visas klientu vēlmes. Tāpēc tieši šeit jūs atradīsiet visizdevīgākos jumtu segumu piedāvājumus. Kompānija garantē plašu izvēli, ātrus pasūtījumu izpildes termiņus un jumta segumu ilgu kalpošanas laiku. Visu materiālu garantija ir 10 gadi. Noformēt pasūtījumu var gan elektroniski, gan uzņēmuma birojā vai filiālēs 8 dažādās Latvijas pilsētās. Sīkāka informācija pa tālruni 800 4636 vai kompānijas mājaslapā tode.lv. Latvijā ir augsta kapu pieminekļu izgatavošanas kultūra. Tādēļ vietējās kapsētas ir saudabīgu ekskursiju objekti. 22 gadus Modris Bērziņš savā darbnīcā no granīta izgatavo neatkārtojamas figūras. Granīts, pateicoties tā augstajām estētiskajām un praktiskajām īpašībām, kā rotājums ideāli iedaras ainavas dizainā. Meistari akmeņkaļi veiksmīgi savieno formas, krāsas un faktūru. Individuālā pasūtītāja pašas oriģinālākās idejas figūru izskatā var īstenot dzīvē no neapstrādāta, bet tikai ar smilšu strūklu attīrīta dabīga akmens. Strūklakas un skulptūras no granīta – teicams veids, kā noformēt dārzu, lai tas pārvērstos izsmalcinātā parkā. Bez tam var izgatavot oriģinālas pusdienu grupas no pulēta granīta, kuras sastāv no galda, krēsliem vai soliem oriģinālās vai klasiskās formās. Nemazu daļu no pasūtījuma akmeņkaļu darbnīcā veido memoriālo izstrādājumu izgatavošana. Meistari izgatavo dažādu sarežģītības pakāpju un cenu kategorijas pieminekļus no vienkāršiem līdz pašiem ekskluzīvākajiem. Standarta paraugus var papildināt ar dažāda veida uzrakstiem, portretiem un dekoratīviem elementiem, vai arī pasūtīt pieminekli pēc individuāla zīmējuma. Darbnīcas darbinieki nogādās un uzstādīs pieminekli paredzētajā vietā. Augsta uzticamība, kvalitāte un ilglaicība pieminekļiem ir garantēta. Agri vai vēlu, jebkurš autovadītājs aizdomājās, kā lai atrod labu autoservisu. Varam tādu ieteikt. Iedomājieties! Brauciet jūs ar mašīnu uz mežu pēc jaungada eglītes. Pēkšņi piesnigušajā mežā jūsu auto ir atteicies darboties. Ko darīt? Protams, jāsauc auto evakuators. Pa Latvijas ceļiem brauc tūkstošiem automašīnu un visām agri vai vēlu ir nepieciešama apkalpošana. Tehniskā apskata ir reizi gadā, bet vienkārša tehniskā apkalpošana ir jāveic vismaz reizi pusgadā. Ko izvēlēties, lai nepaliktu pie saplēstas silas? Autoservisa izvēle rodas līdz ar automašīnas iegādi. Pirms 100 gadiem katram mašīnas īpašniekam bija savs mehāniķis. Padomu laikā personīgie auto nebija daudz un servisi bija vēl mazāk. Vajadzēja veiksmi, lai vienkārši žiguļi īpašnieki tiktu tehniskās apkopes centros. Piemāja garāžās, kā sēnes sāk augt mikromeistaru darbnīcas. Dažās no tām strādāja īsti meistari. Mūsdienās tieši šie meistari darbojas jau daudz nopietnākos apmēros. Mēs veicam visādus darbus, sākot no elektriķa darbiem līdz pat virsbūves remonta darbiem. Virsbūves remonta darbos ietilpst arī virsbūves ģeometrijas taisnošana, krāsošana un tā tālāk. Sagatavojam mašīnas arī tehniskām apskatēm. Traverts autoservis meistari jūsu dzelzs rumaku dabūs uz riteņiem un maciņš no tā noteikti necietīs.
Tehniskais aprīkojums Traverts autoservisā ir tādā pašā līmenī kā CSDD tehniskajā apskatē. Šeit tiek veikti mikroautobusu, smagu automobīļu ar piekabiem un, protams, vieglu automašīnu remonti. Autoservis piedāvā arī mikroautobusu nomu, tāpat iespējama detaļu piegāde un auto evakuatoru izsaukumi. Tas ir īpaši aktuāls ziemas laikā. Ziemas apstākļos autovadītājiem pirmkārt būtu jāzina, kad ir jāuzlādē akumulators un jāuzliek labas ziemas riepas. Autoservis mašīnai ir tāpat kā poliklīnika tās īpašniekam. Vienā darbnīcā auto var klepot visu mūžu, turpretī otrajā var aizmirst arī par iesnām. Traverts servis liek uzsvaru uz kvalitatīvām rezerves daļām un augstu darbinieku profesionalitāti. Bērnu vajadzība nepārtraukti kustēties ir tikpat svarīga kā viņu attīstība, tāpat kā pārtika un miegs. Labākais veids, kā šo aktivitāti novirzīt, ir sporta nodarbības. Olimpiskais vingrošanas centrs uzņem audzēkņus dažāda vecuma grupās. Vecumā no 2 līdz 4 gadiem bērna enerģija ir pārpārēm. Viss jaunais interesē, visu gribas pamēģināt, visur gribas ielīst. No 5 līdz 7 un no 8 līdz 10 gadiem tas ir pats piemērotākais vecums pastāvīgām sporta nodarbībām. Uzdāviniet savam bērnam kustību prieku. Uzmanību! Atvērts jauns elektrisko kamīnu salons Rīgā. Kāpēc izvēlēties elektrisko kamīnu? To viegli uzstādīt. Tas silda, uguns ir dabiski un skaista. Galvenais, ka tas ir droši un mājās ir tīrība. Tas labi izskatās jebkurā interjerā un ir ekonomisks. Elektrisko kamīnu priekšrocības ir daudz. Tāpēc nāciet uz mūsu Baltic Smile salonu Rīgā, Avotiela 64 un pārliecinieties. Galvenais – par cenu vienosimies. Profesionāla finanšu konsultācija jums palīdzēs ieraudzīt jaunas biznesa attīstības iespējas, rast risinājumus drosmīgu biznesa projektu īstenošanai. Sarežģītajā ekonomisko attiecību pasaulē finansu konsultanta pakalpojumi kļūst arvien pieprasītāki. Teicama reputācija un profesionalitāte – tie ir kritēriji, kuri jāņem vērā izvēloties konsultantu. Un ja bieži vien lielā finansu organizācijā klients var pat nepazīt savu partneri, tad nelielā privātā uzņēmumā ir personiska attieksme pret pasūtītāju. Es personīgi piedalos jebkurā projektā, jebkurā revīzijā, kur mēs esam uzņēmušies veikt klientam. Un, teiksim, visa darba uzraudzība un pārunas ar klientu notiek tieši personīgi ar mani. Katra darbinieka profesionalitāte un piedāvāto finansu pakalpojumu kvalitāte nekad nav tikusi apšaubīta. Kompānija veic gada atskaišu revīziju, sniedz grāmatvedības atskaišu un nodokļu konsultācijas, konsultē investīciju piesaistē, analizē firmas pasūtītāju finansiālo stāvokli. Sniegtie pakalpojumi atbilst pasaules standartiem. Darbs notiek 3 valodās – latviešu, krievu un angļu. Kompānija Latimira garantē jebkura sava lēmuma vai audita rezultātu likumību. Un tā kaut kādā mērā palīdz valstī iziet no pelēkās ekonomiskās zonas. Lai koriģētu jaunās nedēļas plānus, pajautāsim Aleksandram, kāds ir planētas stāvoklis. Labrīt! Tuvākās nedēļas laikā darbosies diezgan interesanti un ļoti spēcīgi astroloģiski aspekti. Pirmkārt jāmin, ka debesīs veidosies starp planētām figūra. Kad tāda figūra veidojas, tad mēs dzīvojam diezgan saspringtajos apstākļos. Un nav jābrīnās, ja būs problēmas kaut kādas ar datoru, ar elektronisku tehniku un tā tālāk, ar mobīlo telefonu, ar datoru. Ļoti dažādi var būt. Nekas, nedēļa, pusotra un viss beigsies. Tajā pašā laikā darbosies 2 ļoti interesanti aspekti, kuri vairāk ietekmēs mūsu emocijām. Viens aspekts starp Veneru un Marsu. Sieviete, vīrietis, pretējais dzimums, viņi konfliktēs, un tāpēc mums vienkārši jāuzmanās, lai nebūtu sevišķi izteikts konflikts. Bet vēl viens aspekts ir ārkārtīgi labvēlīgs. Tas ir Veneras Jupitera aspekts. 2 labvēlīgumu planētas veido ārkārtīgi pozitīvu aspektu. Un tamdēļ mēs varēsim
arī piepelnīt naudiņu, arī varbūt saņemt kaut kādu dāvanu, un nerunājot jau par to, ka tīri emocionāli viņi ietekmēs ļoti pozitīvi. Tāpēc vienkārši jāmin, ka ceturtdiena būs vissaspringtāka diena, kad sevišķi jāuzmanās. Piektdien visvairāk jāuzmanās, lai nebūtu konflikts ar pretējo dzimumu, un tālāk paliks vieglāk. Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas.